Un tad šodien olimpiāžu uzdevumi. Jā. Pirmais uzdevums. Pasaki, cik 4 stūris tu redzi attēlā? Jā. 6. 6, jā. Jā. Es varu minēt, kurus. Māki Kas? zīmēt iekšā. Kā tu zīmēt iekšā? Labi, var sakot šitan viens, jā. 1, Jā. jā, 2, 3. Tad vēl droši vien šitā, jā, 4, Jā. 5, 5. 6, jā. Jā. Labi, Bet skaties, vēl kur. viss tas? Viss šitais, jā. Jā. Jā, 7, vēl šitais, Jā. 8, tā vēl ir 9, 10. Un vēl tur lejā maziņš tāds. Jā, augšām lejā 11, 12. 12, un vēl šitā 13 un 14. Jā, un tas liekas, ka arī viss. Sveika, Bella. Čau. Ok, mēs šodien skaitām, cik ir 4 stūri. Un tas saskaitiet. Šo figūru nezīmējiet sev kladēs. Ja jums tas palīdz, jūs varat. Nav obligāti jāzīmē, jūs varat arī skaitīt vienkārši. Sākat, kad saskaitījāt. Ir? Vai? 6? Noteikti vairāk. Oh. Cik Bellai sanāk? Man liekas, ka tur ir 8. Nu, tas jau ir vairāk. Labi, skaitam, ok? Jā. Labi, tad te ir 1, jā. Jā. 2 un 3. Piekrītam, jā? Jā. Uz otru pusi tas pats 4, 5 un 6. Labi? Tad 7 jā. lielais, jā? Jā. 7, Un 8. Varbūt vēl kāds. Šis ne. Es spītu. Jau šitā. Un jau šitā. Māki zīmēt. Sakrāt. Jā. Jā. Nu, pamēģini Māku. parādīt, kur. Līdz. Labi, es parādīšu, ok? Jā. Te 9. Un te šeit 10. Un izsās, ka vairāk nav neviens tagad gan. Tad 10 būs. 10. 10, jā.
Tad es nevaru. Ok, šo lūdzu iezīmējiet tagad burtnīcā. Cik rūtiņas garš, tam nav nozīmes. Galvenais, ka jums izskatās tā figūra. Uzrakstiet 3. uzdevums un uzzīmēt šādu figūru. Divi, trīs, četri, pieci, seši. Gandrīz ir jau, ja? Ir. Labi. Abiem ir. Ir. Labi, Arķom izlas lūdzu. Cik veidos var kļūt no punkta A līdz B, neejot virzienos pa uz augšu un uz augšu un uz kreiso pusi. Jā, tad A un B atrodas šeit. Nu, tad tagad skaitiet, domājiet. Varat burtnīcā zīmēt visādi. Visus veidus. Sapratāt domu? Sanāk izdomāt, cik veidos? Nu, Bella, cik tev veidi sanāca? Man sanāca 4. Arķem, cik tev veidi? Man sanāca 5. 5 veidi. O, interesanti. Man arī liekas, ka 4. Tad pirmais veids būs šāds te. Otrais veids būs šeit. To zaļo krāsu bišķi grūti pamanīt. 1, 2. Ui, nē, pagad. Vai uztaisīsim secību. Šāds ir otrais veids. Izmantojiet tikai šo celiņu, ja? Mēs neesam izmantojuši to 3 stūrī. Vai ir vēl kāds veids, kā var caur šo celiņu iziet? Šķiet, ka nav. Bet es zinu vienu citādāku. Jā, droši vien zinu šādu te, ka pa labi aiziet rekur. Un tad uz leju, ja? Bet tad jau nebūs vairs veids nekāda, es domāju. Un tad vēl viens ir tas, ka šeit šādi, un tad viņš te aiziet un tad pa to pašu beigās. Tas nāk 4 kopā. Jā. Bet 5, kur Arķems dabūja? Var tā kā no A, un tad, kur ir no A līdz B, izdarīt tā kā daudz burtus, lai es varētu, tā kā pateikt, kā to visu izdarīt. Tā kā C, D, tā E, F, D. Nu, pasaki. Var sākumā uzvilkt no A, C, D, ne?
ACDE. Ok, jā, ACDE. Aha. Un pēc tam DEF. Un pēc tam FBG. Un Turp un atpakaļ. jā, Vispār taisnība, jā. Nu. Tas ir interesants veids. Jā, jo nav uz augšu, nav pa kreisi. Wow. jā. Nu, tas ir tāds strīdīgs jautājums, jo tu jau būsi nokļuvis līdz B punktam. Un tad vēl turp atpakaļ. Jā. Bet tas tad vēl B, un pēc tam vēl C, G, E. Un tad jau sanāk jau 5. Jā, vai pat vairāk kā 5, vai pat 6 sanāk, jo pa otru pusi vai pa šito pusi. Jā, vai pa šito. Jā, tā. Vai pat 6 var būt pēc idejas. Nu labi, tas ir tāds. Tas bija jums. Un šodienas tēma ir olimpiāžu uzdevumi, tad mēs domājam ārpus rāmjiem. Varbūt, jā. Labi. Man prieks, ka jūs domājat ārpus rāmjiem. Ejam tālāk. Nu, tāda uz augšu pa kreisi nevar. Jā. Labi. Tas jau bija. Labi. Un šajā gadījumā pa kreisi būs arī tā kā slīpi uz augšu nevar. Šoreiz būs tāds arī domāts, jā, šīdījos virzienos nevar. Proti, viss, kas virzās, jāvirzās ir tieši uz to pusi kaut kā, vai uz turien vai uz turien. Sazīmējat, jā? Jā. Labi. Nu, cik jums sanāk? Vai vēl skaidrs? Man sanāca 7. 7, labi. Arī 7. Arī 7. Labi, tad paskaitīsim. Tu varētu sākt šādi te pa pirmo Jā. izēju ārā, jā? Jā, Aizbrauksim līdz galam, jā? Aizbrauksim. Ui, tad tas ir 1. Atstāsim līdzīgu variantu, pabrauksim bišku tālāk uz leju un to pašu izēju brauksim. Ok? Jā. Un tad paņemsim vēl te pa šejien lejā un to pašu izēju. Jā, un pēc tam no A, un tas zigzags, no, tā kā, Labi, tad es zinu, kā vienkāršosim. Es šito te nosvītroju nost, un mēs šitais ceļš vairs neeksistē, jā? jā, Tad A līdz šienai, jā, tagad? Pareizi? Nē, pagad. Tagad uz leju. Tagad vajag pa otro izēju. Pa šito, jā? Pareizi? jā, Ok. jā. Kā vēl ir variants? Mēs braucam līdz šaienai, vēl pa labi braukt? Jā. Vēl pa labi, tālāk? Nē.
Uz leju, ja? Nē, visi izdarīt to tā, ko mēs darījām. Es zinu vienu variantu, varbūt. Šitajos uzdevumos, starp citu, ir svarīgi tas, ka mēs kaut kādu secību ievērojam. Protams, jūs saskaitiet baigi forši, viss labi. Mēs vēl paskatīsimies, vai tas ir forši atbildi. Bet mums vajag tos secības. A, un tas lejā pa labi, bez tam kur. Labi, iedošu burtiņus. C, D. Šitā nav jēga. Iekšā E ir šitais. Un F ir šeit. Kā tu domā? A, C, Mhm. A, C, E. Un pēc tam vēl, lejā. Mhm. Un pēc tam vēl vod šitā, Es sapratu, tāpēc B. Pa priekšu uzzīmēsim, uzzīmēsim šo ceļu līdz D un tad vienkārši uz leju. Ja? Pa priekšu gribētu šo iziet, un tad mēs redzam ir 3. 3 ir vēl klāt 3. Padzēsīsim nost, kopā jau 6 ceļi. Un mēs tagad varam nosvītrot. Kāpēc to gribēju secību? Jā, tu visu super forši saki. Vienkārši gribētos tos secības. Sanāk, principā, mēs nebraucam vispār pa šiem ceļiem, vairs visi mums neeksistē. Tagad skaitam patlikušajiem, cik tur ir. Cik tur ir, sanāk, patlikušajiem? Ārķam, cik tur sanāk? 3. 3 skaitam. Tā ir 1. Un tad ir 2. Tad pat taisno līdz D, jā? Cik ir sanāk ceļi? 2. 2. Tad cik kopā būs ceļi? 2. Nē, viss kopā atbildē. Viss kopā tas būs 9. Nē, 8. 8, jā. Labi, jums bija tuvu. Gandrīz pareizi. Grūts bija uzdevums? Nē. Okay, labi, tad ejam tālāk. Tad Bella izlas, lūdzu. Doto kvadrātu ar divām līnijām sadala 4 trīsstūrus. Tad uzzīmējam sadalu. Ir. Ir, jā. Kā tu sadalīji? Es sadalīju, kad es horizontāli no apakšējā kreisā stūra uzvilku līniju uz augšējo labo stūri. Horizontāli nozīmē, šādi ir horizontāli. Šādi vertikāli. Tad tas ir slīpi. Domāju, šitā, ja slīpi. Jā. Labi, un? Un tad no labā apakšējā stūra uz augšā kreiso stūri. Jā. 1, 2, 3, 4. Brīnišķīgi, vienkārši. Tā jau tā darīja. Citādāk darīja? Kas? Citādāk darīja vai tāpat? Tāpat vienīgi šito darīja. Es zinu, kā sadalīt, tā kā vienā trīsstūrī un vienā četrstūrī. Labi.
Doto kvadrātu ar 2 līnijām sadalīt 3, 4 stūros. Tagad kā izdarīt? Ar 2 līnijām. Es zinu. Labi, no kurienes jāsāk? Arķems, kurienes pastāst? Tas nezinu tā, bet es varu uzzīmēt uz burtnīcas un pie ekrāna. Labāk, lai pastāstīt. Te patrēnējamies pastāstīt. Kā man pastāstīt? Labi, es iedošu tev burtus kaut kādus. Teiksim, te A, B, C, D. Un tad te iedomāti punkti E, F, G, K. Varbūt tev pietiks. Ir vēl kādu burtu nolikt? Vēl tā kā, drusku pa kreisi B. Šitien? Pa kreisi B. Pa kreisi B šitien. Jā, un arī pa kreisi C. Labi. Jā. Tad būs L līdz H. Labi. Un Kā pēc šitā? Kas tas ir? Tas Tas blakus ir C. M. Tas ir M. M ar L un G ar E. G ar E. 3 četrstūros. Mums ir 4 tā četrstūri. Tad no B līdz D pamēģinam. B līdz D. Un pēc tam L līdz H. L līdz H. Viens. Tad mums ir kur viens četrstūris un te otrs šitā, ja? Okay. Īsti nesanāk. Bēla, kā tu sadalītu? Es sadalītu no G uz E. Un M uz A. Uz A. Jā, laikam ir 4 stūris, 4 stūris un 4 stūris. Jūs, starp citu, esat malači, ka jūs nepārtraucāt līnijas. Jā, šis der, malaci. It kā 2. klasē, iespējams, ka derētu šitādu atbildi arī 4. Bet viss vieglākais būtu, man liekas, ka šādi, ne? 1, 2, 3. Kas? Jā. Nē, nekas. Jā. Šis būtu tas vieglākais variants. Bet jā, Bēlu tur riktīgi advancētu īsti uzzīmē. Es vēl vienu izdomāju. Jā? Jā. Mālaci, tu esi. Aiziesim tālāk, pastīsimies uzdevums. Tad tas ir cits doto kvadrātu ar 2 līnijām sadalīt 2, 3 stūros un 2, 4 stūros. Labi, 2, 3 stūros ar 2 līnijām, 2, 3 stūros un 2, 4 stūros.
ļoti viegli. Labi, tad Bēla iepriekšējo stāstību. Arķim, kā tu? Paga? 1. Vēl blakus drusku pa labi, drusku. Šeit, jā? Nu, jā, kaut kā, un pēc tam, tā kā, jāsavelk līdz, drusku vēl pa labi, Šeit? Nē, vienkārši līniju pa labi, drusku, pašu līniju. Vēl, man liekas, tur nav starpība. Šeit, jā? Nā, lai būtu viņa taisna. Labi. Un pēc tam, kaut kā no var šitā savilkt. Līdz kurienai? Nelēc, līdz nebūs šitā kā, savilks. Pasaka burtiņu vienkārši, kuru? Tur viss tas pats sakrist. Nav starpība vai J vai K, piemēram. Kur es gribēju likt, to nav burta. Kur nav burta, jā? Šitien? Šitā kaut kā. Jā, un tas kurieni? Uz kurieni? Šitā, jā? Līdz, kur bija tā līnija, taisna, līdz viņas tajām galam. Es nezinu, kā tā pasaka. Šajienai? Līdz C burtam. Labi, skaitam 3 stūrīši. Mums ir 1 3 stūrīts, bet te ir 4 stūrīši vairāk. Tad 4 stūris ir šeit un šeit. Jā, bet tas netikai tā. Tu citādā gribēji, ja? Bet tev izdevās? Jā, izdevās. Labi, bet bišku nesanāc nokomunicēt. Labi, Bēla, pasaka, kā tev sanāca? Es savienoju no A uz J. Labi. Nē, tā kā tas sanāk, ja laikam I. Jā. Okay. Un tad no D uz B. B uz B. Nē, nav. Nē. Varbūt šādi vai... Apag ir. Ir šitais 4 stūris, jā, šitais 4 stūris. Un tur vēl 3 stūri. Tie 2 3 stūri. Super. Saprati, Arķim, tad nav starpība, uz kuru tu pateici. Tu pateici no A bišku pa labi, jā? Tu teici no šajienes vēl. Nebija starpība, tu varēji pateikt vienkārši no F burtas vēl, jo tas pats vien būtu. Jā. Nav starpība. Tā kā centēs burtiņus lietot. Tā zīmējāt? Jā. Bet tas ir tā bija. Nedzirdēji sazīmēt, vai ne? Ja? Jā, labi, dzēšu. Kas tālāk? Bēla izlas, lūdzu. Ir dota skaitļu rinda 1, 2, 3, 100. Aprēķini visus skaitļu summu no 1 līdz 100. Labi, aprēķiniet. Un izdomājiet īsāku ceļu, kā aprēķināt to. Vispār nesaprotu. Kas? Vispār nesaprotu. Tas, kas ir jāizdara, ir jāsaskaita
1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 un tā tālāk līdz 100. Mums jāizdomā ātrāks veids, kā to var izdarīt. Nu, neskaitīsim viens pēc otru. Kā varētu ātrāk aprēķināt? 200 reizes pa 5. Ok, tā ir ideja. 200 reizes 5. Labi, kā? Reizes 5. Es nezinu, vai tā ir. Es nezinu, bet 200 reizes pa 5, tas ir 100. jā, bet es gribētu pamatojumu, kāpēc, ka 200 reizes 5. Tas 1000 ir. Ja nāc prātā ideja, kā varētu ātri saskaitīt. Man neiet galvā nekas. Labi, tad pasekojam līdzi, labi? Jūs varat aprēķināt šādi. 1 plus 99. Cik tas ir? Ļoti. Tas ir 100. Tas ir 100. Labi, kurus nākamos skaitus saskaitam? 50 plus 50. Nē, nevar atkārtoties. Tālāk 2 plus 98. Cik tas ir? 100. 100, jā. Kas būs nākamais? 3 plus 93. 7. 7, jā. Ļoti labi. Tālāk. 4 plus cik? 96. Jā. Labi, pierakstam vēl 5 plus 95. 95. Jā, izdarīsim tad pilnu 100 šitā. Es domāju, ar 10. 6. Jā, tad būs 6 plus, jā, 90. Es pat nerakstu vairs, jā. Pierakstīšu. 94, jā. Arķim, kas tālāk ir? Tad 8 plus 95. Vai 90. 92. 92, jā. Un tad pēdējā, nosacīt pēdējais, labi, 91. Un tad ir 10 plus 90, jā. Labi, es jums vienkārši gribēju parādīt, cik ātri var sarēķināt 1 līdz 100. Te jūs mājās pēc tam būs, jums brīvs laiks būs. Ja jums būs brīvs laiks, jums nav baigi daudz mājas darbu uzdot. Jūs varat pēc tam padomāt tālāk, kā aprēķināsiet līdz galam to, labi? Jā. Labi. Pēc 4 minūtēm beigsies. Jā, tāpēc mēs citu ko. Starp citu pa visiem šitiem kopā, cik sanāk? Tiem, kas ir pierakstītiem simtniekiem. Cik tur ir simtnieki? Jā. 10 simtnieki. 10. Cik ir 10 reizes 100? 10. 10 reizes saskaitot simtnieku vai 10 reizes 100? Cik tas ir? 10 tūkstoši. Nē, 1000. Tas ir, jā, 1000. Paši galēji atbildi 10 000. Varbūt. 100 reizes 10 ir 1000. 100 reizes 10 ir 1000, jā. 100 reizes 100 ir 10 000. Tas ir, jā. Jā? Labi. Pastīsimies vēl kaut ko bišku īsumā, ierkīt varam pastīties. Labi, kur jums ir dota rindiņa, 3, 6, 9. Un izdomājiet, kā turpināsies. Kas būs nākamais skaitlis pēc 9? 12.
Jā, kāpēc 12? Jo tāpēc, ka pieskaita 3 katru reizi. Labi, tad aiziesim pie tālāk nepildīsim, kas prasīts ir, to nepaspēsim. Tālāk, kāda te būs nākamie skaitļi? 42. Kā ātri aprēķini, kāpēc 42? Jo tāpēc, ka katram skaitlim pieskaita 9. Wow, tas bija ātri. Jā, labi. Nu, un tālāk. Labi, kā jums gāja šodien? Labi. Labi.